Esiet sveicināti mūsu podkāstā. Un šodienas mūsu sarunas tēma ir, kā nevalstiskās organizācijas var iesaistīties sociālo pakalpojumu sniegšanā. Un mana sarunas biedrene ir nodibinājuma, kura viņa iepazīstinās arī pati, biedrības priekšsēdētāja Zita Jēkabsone Saulīte. Labdien! Labdien! Jā. Tātad par savu nodibinājumu. Jāsaka tā, ka, manuprāt, šobrīd jebkura iniciatīva var tikt iepakota, protams, likumdošanā atbilstošā, var tikt iepakota kādā nevalstiskā organizācijas formā. Vai tas ir nodibinājums, vai tā ir biedrība, protams, izvērtējot nedaudz likumdošanu. Mēs arī lēmām un nolēmām, ka mums būs nodibinājums. Un nodibinājums ir atbalsts pacientiem ar hroniskām slimībām UNAKUM. Daudzi prasa, ko nozīmē UNAKUM. Tas no latīņu valodas ir kopā ar. Un iemesls, kādēļ dibinājām un mērķis, kādēļ dibinājām, bija izpratne, ka sociālo pakalpojumu jomā, jeb sociālajā aprūpē, ir absolūti neaizpildīta niša. Un tas ir darbs ar pacientiem, kuriem ir kognitīvās problēmas, jeb disfunkcija. Un paņemot jau nedaudz dziļāk, mēs runājam par pacientiem ar demenci. Un varbūt arī tas, ko cilvēki biežāk saskaras, ka viens no demences veidiem ir Alzheimers. Daudzi domā, ka Alzheimers un demence ir divas atšķirīgas lietas, bet tātad mēs runājam par šo. Un mūsu šajā vīzijā sākumā mēs, protams, domājām, ka mēs sniegsim kā sabiedriska organizācija tikai un vienīgi atbalstu šiem pacientiem, viņu ģimenes locekļiem, bet domājot jau strateģiski. Un šeit es gribu teikt, ka svarīgi ir stratēģija un svarīgs ir redzējums. Mēs sapratām, ka Latvijā absolūti pietrūkst demences resursu centra. Tātad ir jāveido demences resursu centrs, un ja šis redzējums jau ir lielāks un plašāks, tad mēs jau ņemam mērķa auditoriju plašāku. Mēs nerunājam tikai par pašiem pacientiem, mēs nerunājam par viņu ģimenes locekļiem, bet izprotot problēmu jau dziļāk saknē, mēs saprotam, ka mēs varam runāt gan ar pašvaldībām, gan ar valsts institūcijām. Mēs gribam un varam runāt ne tikai vietējā mērogā, bet starptautiskā līmenī. Mēs saprotam to, ka mēs varam šo nevis tikai būt kā tāds neliels atbalsts, bet arī jau, es gribu teikt, tāds politisks virzītājs, šī jautājuma politisks virzītājs Latvijā un sabiedrībā. Un zināmā mērā šobrīd mēs to redzam, ka mēs jau to varam darīt un daram jau Baltijas līmenī. Noklausoties īsā tādā retrospekcijā no idejas līdz šobrīd strateģiskajai vīzijai, dažos teikumos un, manuprāt, ļoti skaidri iezīmēt, ko nozīmē, ka biedrība darbojās un kāds viņa vīzijas un kāds ir viņas redzējums perspektīvai un ko grib sasniegt. Bet atgriežoties kopumā pie šīs dažbrīd ne īpaši patīkamās tēmas, demence, kas jāatzīst tikai tādā skaļāk pagājušo mēnesi izskanēja, raidījumā arī aizliegtais paņēmiens, kur mēs saprotam, kur dažbrīd šie cilvēki ar demences slimnieku paliek viens pret vienu ar savu problēmu. Un ļoti patīkami, ka jūs kā biedrība esat arī šo grūto tēmu pacēluši gan Labklājības ministrijā, gan sarunās ar pašvaldībām. Kā jūs šobrīd raksturo to demences situāciju no jūsu skatu punktu mūsu sabiedrībā? Cik aktuāli tā ir īsumā? Vienā vārdos sakot, plašā sabiedrībā ar to mēs saprotam gan pašus pacientus, gan ģimenes locekļus, gan sabiedrību un tā skaitā speciālistus. Es domāju, ka atslēgvārds ir stigma. Mēs baidāmies par to runāt, mēs baidāmies pieņemt lēmumus, mēs baidāmies pat dažkārt rakstīt diagnozi vai negribam rakstīt diagnozi. Tātad pirmais, kas mums būtu jādara mūsu sabiedrībā, ir jāmazina šī stigma. Likvidēt uzreiz, protams, nebūs iespējams, tad mazināt stigmu. Tas ir pirmais. Otrs, mēs arī šobrīd esam pabeiguši vienu sabiedrības pētījumu. Sabiedrība baidās no šīs slimības, un tajā pat laikā viņi gatavi ir pieņemt, ka eksistē kādi ieteikumi, kā šo slimību attālināt un ko darīt arī tad, ja šī diagnoze ir konstatēta. Tātad, kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīga sabiedrības izglītošana. Un trešais, kas mums ir vajadzīgs, mums ir jāveic
starpdisciplināra sadarbība starp sociāliem aprūpētājiem, starp mediķiem un būtībā ņemot arī ģimenes locekļiem un pašu pacientu. Tad, kad būs likvidēta stigma, tad, kad mēs varēsim dot šo te risinājumu informatīvi izglītojošo, tad trešais solis, kas mums ir reāli vajadzīgs, ir vajadzīgi ieteikumi, ja vadlīnijas, ne tik daudz no mediķu puses, jo tādas vadlīnijas ir, vajadzīgas vadlīnijas no ģimenes locekļu un no pašu pacienta puses. Un kā šajā jomā, tajā stigmas mazināšanā var iesaistīties NVO? Visplašākā veidā. Pie tam vēl uz šo problēmu ir jāskatās ne tikai, lai tas NVO būtu pārstāvētu sabiedrību, pieņemsim, ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, jo šobrīd, protams, runājot par demenci, visi uzreiz domā, tas ir vecāks cilvēks gados. Kā piemērs, ja tā ir organizācija, kura sevī apvieno, pieņemsim, jauniešus, tad jaunieši ļoti bieži ir iniciatori ļoti labām, aktīvām un, var teikt, arī tādām atraktīvām lietām. Sociālām kampaņām? Arī tā skaitā. Tad jaunietis ir tas, kurš inicē šo jautājumu. Jaunietis ir drosmīgāks un viņš par to varbūt ir gatavs runāt labāk. Tātad jaunietis inicē, viņš vēršas ar šo te informāciju pie saviem vecākiem, kas ir vidējā paudze, un tā savukārt viņš mēģina runāt arī ar saviem vecāka gadagājuma cilvēkiem, tātad vecvecākiem. Tātad 3 paudžu lieta. Tā ir viena no lietām, ko mēs varam darīt. Tas ir tas pats risinājums šeit stigmas mazināšanai. Nākamā lieta, ko var darīt šī te nevalstiskā organizācija, arī nākt ar savu iniciatīvu. Piemēram, viena no lietām, ko mēs arī grasāmies darīt, runāt par tādām jau detalizētākām lietām. Tātad gan par infrastruktūras uzlabošanu. Te mēs runājam gan iekšējo, gan ārējo infrastruktūru. Mēs runājam par dzīvokļiem, dzīvojamām mājām, teritoriju pie mājas. Mēs runājam par pašvaldību teritorijām. Tātad ar šīm iniciatīvām pašvaldība var nākt. Pašvaldībā var nākt šī nevalstiskā organizācija. Nākamais, ko arī nevalstiskā organizācija var darīt, viņi var sazināties ar citām nevalstiskām organizācijām Eiropā. Ja mēs runājam par demenci un par Alzheimeru, tad šādu organizāciju loks ir ārkārtīgi plašs. Un salīdzinot to, kāda situācija ir Latvijā, kāda situācija ir Baltijā, kāda situācija ir Eiropā un pasaulē, mēs jau šobrīd redzam, ka mums ir tik daudz darāmā darba, un mēs esam apzinājuši arī diezgan daudz jau nevalstiskas organizācijas, iegūt šo te pieredzi. Jauns velosipēds nevienmēr ir jādomā. Var paņemt, un es gribu teikt, ka no mūsu pieredzes, jo šobrīd mēs strādājam Spānijas, Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas sadarbības partneri, viņi ir ļoti pretīm nākoši. Ļoti. Ir gatavi dalīties. Gatavi dalīties. Un tā ir tā lielā priekšrocība, kas ir nevalstiskai organizācijai. Viņa ir elastīga. Ja. Šo tīklojumu var veidot neformāli, daudz ātrāk, efektīvāk. Kuras būtu varbūt tās 2 labākās idejas komunikācijā ar sabiedrību, ko jūs esat aizguvuši no Eiropas, kā viņi strādā un ko jūs labprāt ieviestu pie mums Latvijā? Vienu atslēgu vārdu es varu pateikt uzreiz. Es priecājos par to, ka veidojot komunikāciju vai veidojot jebkuru aktivitāti, šie te nevalstiskie tīkli ārpus Latvijas ļoti dziļi iedziļinās plašā sabiedrībā. Tātad, piemēram, viņi ne tikai paskatās uz pacientu ar demenci, bet viņi mēģina skatīties no dažādiem rakursiem. Vajadzības, kādas ir ģimenes loceklim, vajadzības, kādas ir varbūt kaut kādam sabiedrības pārstāvim. Tātad nevis šauri paņem un skatās uz lietu šauri, bet viņi mēģina skatīties uz šo lietu plašāk. Un tad, kad viņi izstrādā kāda veida projektu vai izstrādā kaut kāda veida risinājumu, viņi vienmēr uz šo pieteikto problēmu un risinājumu paskatās katru reizi ar savām acīm. No sākuma paskatās, kā uz to skatītos ģimenes loceklis, tad paskatās, kā uz to skatītos, piemēram, pastnieks vai pārdevējs veikalā, un kā uz šo pašu problēmu skatītos, ģimenes ārsta māsiņa, un kā uz šo lietu skatītos arī pats pacients. Tad nevis šauri orientējas tikai, bet ja to lietu dara, tad jau pavērš šo lietu jau stipri plašāk. Klausoties par šo atzīmi, manuprāt, ka mums vispār pietrūkst šāda visaptveroša skatījuma uz daudzām problēmām, un manuprāt, tas tā
būtu ļoti labi pārnesama. Jā, kādreiz smējās, ka latvietis jau tas viensētnieks ir, un viņš ap savu problēmu vai ap savu lietu viņš būvē to sētiņu. Bet es domāju, ka mēs būtu lielāki ieguvēji, ja mēs tās sētiņas ap sevi nedaudz nojauktu. Vēl jau vairāk, ja mēs skatāmies uz nevalstisko organizāciju, tad vienmēr liekas, te taču nav biznesa apakšā. Mēs varam šīm lietām dalīties un konkurencei nevajadzētu būt, bet tajā pat laikā es tomēr gribētu teikt, ka dažkārt es arī nevalstisko organizāciju līmenī jūtu šo te konkurenci. Un vēl viena lieta, ko vajadzētu ieteikt, orientēties, lai tās nevalstiskās organizācijas pienesums, jeb tas virzību, uz ko mēs ejam, viņa nav tikai šauri orientēta. Tātad, ja tas ir brauciens, vai tas ir kāda aktivitāte, vai tā ir kāda ideja, kas iespējams ir uz kaut kādu šaurāku loku, tad jāsaprot, kā mēs varam šo ilgtspējas terminu pielietot un nevis tā, ka 10 cilvēki kaut kur aizbrauc un kaut ko apskatās, bet tie 10 cilvēki, brauc un skatās, bet pēc tam šo lietu viņi iedod 1000. Multiplicē. Jā, tā ir viena no tādām ļoti būtiskām lietām. Un man šķiet, ka ārpus Latvijas ar to tiek ļoti, ļoti labi galā. Paldies! Un tad ir tas nākamais un pēdējais jautājums mūsu sarunā. Jūs esat salīdzinoši jauna biedrība ar ļoti tādiem strateģiski svarīgiem mērķiem, uzdevumiem. Kas būs jūsu tuvākais, nopietnākais darbs šajā vēl rudenī? Ko gribas paveikt? Kā mainīt domu? Mēs ļoti ceram, ka iesaistot dažādus mūsu resursus, mēs sāksim jau pirmo taustāmo soli Demences resursu centra izveidē. Tātad tā ir mājaslapa, kurā ietvers sevī gan šos te ieteikumus, gan šo te informācijas apkopojumu, un tas būs, ja mēs pirms Ziemassvētkiem varēsim tā virtuāli pārgriezt lentīti šai mājaslapai, kurā būs jau noderīga informācija, tad es teikšu tā, mēs būsim vienu ļoti lielu darbu izdarījuši. Jo tiklīdz tie mājas pamati ir ielikt un, kā saka, mēs durvis esam vēruši, tā jau informācijas papildināšana un ieteikumu došana, tas jau būs labs darbs izdarīts. Un es domāju, ka tas būtu arī tāds ļoti nopietnas solis tā stigmas mazināšanai, vai ne? Ka mēs to saprotam, cik lielu sabiedrības daļu tas var skart. Tas var skart jebkuru, un ko mēs varam arī paši darīt, lai to attālinātu, un lai mūsu kvalitatīvi nodzīvotie dzīves gadi tikai būtu garāki. Jā, un lai mēs varētu arī, ja situācija izveidojas tāda, ka ir kādi priekšvēstneši šai te saslimšanai, lai mēs, kā mēdz teikt, nenokaram degunu, bet mēs redzam skaidru rīcības plānu, ko darīt šajā situācijā. Diagnoze nav nāves spriedums, tas ir tikai norādījums, kas mums ir jādara. Paldies par sarunu, un lai izdodas to visu paveikt vēl šajā gadā. Paldies! Uz tikšanos! Uz tikšanos!